un tie 24 vecāji, kas sēd Dieva priekšā uz saviem troņiem, krita uz savu vaigu un pielūdza Dievu, sacīdami: Mēs tev pateicamies, Kungs, Dievs, visu valdītāji, kas esi un kas biji, ka tu esi saņēmis savu lielo varu un kļuvis par valdnieku. Tautas iedegās dusmās. Tad nāca tava dusmība un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems tavi kalpi pravieši un svētie un visi, kas tavu vārdu bīstas, mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas Kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem. Kas netur un nonievā doto vārdu, tas grūž postā pats sevi, bet kas bīstas Dieva baušļus, tam tiek tas arī atlīdzināts. Gala iznākums no visa ir šāds: bīsties Dievu un turi viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam. Jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns. Tie bija Svēto rakstu lasījumi no Jāņa atklāsmes grāmatas 11. nodaļas, 16. līdz 18. pants. No 103. psalma, no 11. līdz 13. pantam un 17. pants. Salamana pamācības, 13. nodaļa, 13. pants. Un no Salamana mācītāja 12. nodaļas, 13. un 14. pants.